Vasaras olimpiskajās spēlēs no Reizeknes un Viļānu novada šogad kopumā piedalījās 200 skolēni, kuri ikdienas nodarbojas ar dažādām sporta aktivitātēm. Laikapstākļi sporta spēlēm bija kā radīti, tāpēc rezultātus noteica vien pašu sportistu sagatavotība un veiksme. Cik aktīvi Maltā varbūt jūs nodarboties ar sportu un veltat tieši sporta aktivitātēm laiku? Man liekas, visvairāk. Sports ir dažādais futbols, volejbols. Ir īpaši futbols mums labi attīstīts, es domāju. Un ko tu tieši spēlē? Futbolu, volejbolu, basketbolu. Vai ir svarīgi arī uzvarēt vai galvenais piedalīties? Piedalīties ir svarīgi, bet uzvarēt ir svarīgāk. Sportā jābūt maksimālistiem, tāpēc katras komandas sportisti darīja visu, kas bija viņu spēkos, lai gūtu pēc iespējas labākus rezultātus. Lai gan šajā mācību gadā līdz ar skolu reorganizāciju izglītības iestāžu novadā ir palicis mazāk, sportistu skaitu tas nav ietekmējis, pateicoties vien labiem un neatlaidīgiem treneriem. Tagad mūsu skolas, Vītola skolu reformē, nav vairs viņas, tad es sabiedriskā kārtā mēģinu te palīdzēt Sakstagala skolai. Kas jums sniedz to motivāciju, ka vajag tomēr palīdzēt tiem bērniem? Man ļoti gribās, lai viņi arī brīvajā laikā labi pavadītu to brīvo laiku. Tādēļ jau tagad cenšos izcīnīt to, lai man iedod likvidētās Vītola skolas. Tur ir tagad bērnu centrs, lai man nākos gadu iedod kaut kādas stundas. Un es varētu trenēt bērnus pēc stundām, tad, kad brīvais laiks, lai viņi neblandītos kaut kur pa ciematu, bet spēlētu basketbolu. Mums kā sporta skolā ir 3 programmas – vieglatlētika, basketbols un futbols. Tieši basketbols mums ir spēlējami jaunatnes līgā, tāpēc strītbols notiek visās grupās šodien. Volejbols ar mums ir populārs. Mēs praktiski ļoti daudz sacensības startējam Lāses kausos regulāri, kas notiek Republikā, tiek organizēti. Tā kā šie ir tādi populārākie veidi, kurus mēs šodien esam iekļaujuši programmā. Sīvās cīņās tika noskaidroti labāko novadu skolu sportisti, un lai arī spēku izsīkums pēc spēlēm ir liels, tomēr uzvaras sniedz motivāciju skolēniem cīnīties tālāk. Mēs spēlējām volejbolu un ieguvām 1. vietu. Spēlējām ar Maltas 1. vidusskolu un Nautrēniem. Kādas sajūtas uzvarot? Labas, vienmēr cīnījāmies par to, tagad sasniedzām, ko vēlējāmies. Какое ощущение хорошее, конечно, ощущение. Всегда боролись за первые места. Skolāniem mācību gads ir beidzies, taču sportiskas aktivitātes turpināsies visas vasaras garumā. Lāsma Zute, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.